Just listen. Čau visiem manā UB moto kanālā. Un ko, draugi, tagad mums ir rīts. Tas vēl bišķi tāds aizpampis. Pūkstens mums ir 5:57. Jā, kā redzējāt pēc nosaukuma, šodien mums būs beidzot vakal pa Skāniju. Būs interesants video, noteikti tā būs fināla epizodīte. Tā kā Angurē būšu laikam gatavs. Tagad eju pakaļ savam mazajam zirgam, lai tiktu pakaļ lielajam zirgam. Jā, man bija tagad atvaļinājums. Un tagad laidīšu pakaļ smagajam servisu. Smagais ir servisā. Man bija neliela šaizīte, varbūt ielikšu starpā vidikā, kas man tur atgadījās. Nu, viens, karoči, virsū uzbrauc kā tā, lai tā jūs saprastu. Kā arī ielikšu tur pastamies. Džeks aizgulējās, aizdomājās. Uzpisa virsū, bļa. Vienkārši acis aiztais, aizdomājās kaut. Re, kur čalis kādu gabalu nobrausa. Tas viss metājās. Man šitais ir norauts, un šit kaut kur trāpīja pa disku, pa riepu, reku pa riepu trāpīja. Kaut kā šitā izskatās, man vēl tā, ne. Kaut kā tas ir bišķi dampot. Džekam paveicās, ka viņš neienāca purnā. Viņš būtu, es domāju, šodien, lai es savu dzimšanas dienu nesvinēju. Lielākā problēma, kas man nepatīk, ir skrūvs, kas ir aprausts. Vai viņas varēs dabūt vaļā vai uzskrūvēt virsū, vai viņam būs pilka jāmaina. Tas tāds lielākais. No tālūk izstāst mašīnu mums pašlaik. Neko atstāju servisā, lai bišķi sataist tur pa kasko. Un arī kaut kādu apgrēdiņu, to jūs tūlīt redzēsiet drīzumā. Tā kā tālūk. Tā kā jā, es tagad arī eju pakaļ mazajam zirgam, ka man jau somiņa mugurā var redzēt. Laidīsim servisu. Tagad ārā arī forša laiciņš mums ir. Jā, un gribās pavizināties, paķert vējiņi, kā saka, no rīta. Dabūt adrenalīnu, jā. Tā kā tālūk. Labi, es eju pakaļ savam mazajam zirģelim. Un tad jau skatāmies tālāk, ka būsim jau pie mašīnas. Varbūt, ka arī pafilmēšu kaut ko pa ceļam. Jā, reku braukšu ar šito te zirgu, ar šito skaistulīti. Jemi. Reku man jau baklažāniško uz galvu uzliek, lai galvu nenosals. Jāpiem līdz lupatiņi, cimdiņi. Protams, arī bez ķīveres, ka nekur aciņi jāuzvalk un vēl kapišons jāuzvalk, lai nav augsts. Tā kā jā, es arī tagad taisos un laidīšu ar šito te trako litriņu uz darbu tulītās. Bet, protams, šito moc arī, ja jūs redzējāt iepriekšējo vidiku, viņš arī ir pārdošana. Reik uz numuriem viss ir piereģistrēts tikko un apskati jaunu uz 2 gadiem, tā kā kādam interesē rakstīt. Labi, devai es lecu virsū un gāzēšu uz servisu pēc smagā. Tad jau tur pafilmēsim. Es jau uz mocīšu. Jau varam gāzēt, saulīt spīd pretī. Iesildam mocīt nedaudz. Riepas jau silda un var gāzēt. Ārā bišķi tāds ir, saule spīd, bet pavēs pašlaik ir. Pieteikti pa pilsētu vizināties. Davai slēdzam iekšā mūziku un aiziet. No ko bišķiņu uzpildījām benzīnu. Tukša boka bija. Tā kā jā, varam braukt tālāk.
pabraucām garām fotoradaram un varam atkal dot virsū. Nu ko, esam beidzot servisā atbraukuši. Jābrauc, jāiet paņemt mašīnu, kaut kur mocis jāatstāja līdz vakaram. Kur ir mans aparāts? Kaut kur noslēpts mans aparāts ir. Atstāšu moci kaut kur tur iekšā. Pēc tam savākšu. Reku manējais aparāts stāv arī jau. Pastieties, viņš man visi jāpulē, bācēti nos, viss netīrs. Kad te uzlika jaunu vāciņu smuku. Arī te aizmugurē uzlika šitos te jaunu, bijis redzējāt sadauzīts špļirkas, visas šitās jaunas. Viss pa skaisto. Labi, šitos es atstāju, tos vēlāk man tā es attaisīs. Tos plasmas. Tas būtu sīkums. Visa krāsa, rekatē vēl, kā es saku, jāpulē. Karoči, viss ir jāpulē, viss tā mašīna jāpulē. Kaut kā šitā, jā. Piekabi arī te sataisīt visu. Jābrauc strādāt. Un tad jau, domājam, parādīšu, ka pulēsim šitiem te visu. Un te jau redzēsiet finito rezultātu, kā saka. Jā, riepiņas uzkrāsoju vēl. Vai bišķiņ interesantāk izstās. Tā kā tālūk. Labi, es laižu strādāt laikam. Atbraucu uzpildīties. Jā, laikam kaut kas ir jāiepilda bākā, jo tukšas bākas mums ir un vajag kaut ko iepildīt. Kaut kā šitā, jā. Ja nezinu, protams, kuru dienu tas būs priekšā ar reāli pulēšanas darbi, jā. Tas būs pats laikam finiš, jo mašīna pa lielam būs visi gatava. Vairs neko nedarīšu, tur vairāk neiespringšu to visu. Jo tas baigi daudz atņem laiku, bet nopulēt toši nav vajag, jo viņa izskatās, saulē izstās pabriesmīgi, bet uzpulēsim būs baigi foršā. Labi, devējs, lai degvielu brauc strādāt, un tad jau nākamā pārēja mums būs jau, kad pulēšu, tā kā skatāmies. Pastamies, kas man te ir jau lupatiņas, švamītes, tas. Te ir iekšā rekur pulējumā švame, nīstā, vietā. Te ir rekur pasta, ar ko mauksim, sonaksiņu šodien mēs mauksim. Nezinu šodien, bet man tur vairākas dienas izstās pulēšanai rekur ataukotājs. Un, protams, arī vēl paņēmu tādu dārgāku vasku, šitādu te no Džeoniņa. Bet pa lielam, ja kādam interesē pa pulēšanu, kas ko kā es jums varu izstāstīt sīkāk. Tā šodien es nestāstīšu. Tev reku man vēl divas mazās ripiņas ir. Bet pa lielam es izmantošu šodien tikai reku šito te sarkano pastiņu izmantošu. Un ņemšu šito te reku cieto ripu ņemšu. Jo visiem šitiem smagajiem autiņiem pa lielam ir akrilu krāsa. Un viņu vajag maukt ar cieto švami. Neizmantošu rotoru mašīnu, bet laikam ekscentrisko, jo parādīšu tulītās es jau bišķi nopulēju priekšpusīti. Vienu dienu te stūrīšu un parādīšu, kā izstās. Tas būs par to. Jā, un pastamies, ko es vēl uzlicu šitā te taurīte man ir. Turka taurīte, tāds interesants signāliņš. Es tulītās attaisīšu logu. Tādu prikolu uzlikt. Tas tā, varbūt kādam tas nepatīk. Man prikolī vienkārši brauc cilvēks var uz ielas kaitinā, gan jau kāds ir varbūt dzirdējuši tos signālus. Baigi interesanti, es uztaisīju šitādu zvanu pogu, uztaisīju šitādu. Nospiedinu forši. Varēju jau, es jau domāju, likšu kaut kur šinīs tukšajās pogās, rekur. Bet gribēju uz ātro, negribēju tur baigi čakāties ar to visu, uztaisīju tā pa vienkāršo un ātri. Tā reku pašlaik man ir krauji pie rampas, kraujos. Reku pastamies kādu izstās stūrīši, šitā te viss smuks, tītīgi, pastamies kāds stūrīši izstās. Viss matēts. Es parādīšu to taurīti jums.
Nekā es te smuki ieliku stūrīti iekšā, bet tā kā oriģināli vispār izstāst, vēl vajadzētu bišķiņ šitos vadus normāli uztaisīt. Tad tas stāv vienkārši uz ātro. Jā, mašīnai jau bišķi netīra atkal, bet es šodien domāju augstu nopulēt, jo augšā ir līdz turienai tā kā paķert. Trākas treps, lai es tur vispār tieku augšā uz jumta, gribu augšā to paķert to spoileri nopulēt un sāns tā līdz pusītei. Nezinu, kādu 1-2 dienas pa vakariem man te sanāk tikai. Tagad jau var pulksteni, cik mums jau 7:30, bet kaut ko vajag papulēt tomēr. Tā kā tālūk. Tūlītās sakraušos un laikam, jā, pulkstenis mums jau ir jau 7, laikam 7:30, bet vajag kaut ko padarīt, jo līdz Engures pasākumā mums vairs nav daudz palicis. Vajag vēl sadarīt, parādīšu arī bišķi vēlāk. Bišķi tumsā, ko es vēl vienu foršu lietu esmu izdarījis. Man tas iecepīja, laikam, es nezinu, varbūt kādam liksies tas kaut kāds lauku variants, bet man patīk kā izstās. To es parādīšu bišķi vēlāk jums. Un arī, jā, kaut ko parādīšu, kā papulē, visu nerādīšu, bet, nu, tā kā skatāmies. Tūlīt ķersimies klāt bišķi nedaudz pulēšanas darbiem. Esam augšā, jo darba rīki jau riku stāv. A tu neskaties? Vajadzētu laikam vēl augstāk kaut kā te uz paletēm uzkāp. Te, normāli varēs tik klāt. Tā kā labi, mauksim tūlīt. Tā uzpildam sonaksiņu. Tur kaut kāds gabrē, ka bija ko visu. Man to GoPro. Сейчас YouTube сейчас. Jau rekur ir nopulēts stūrīts. Te ir tāds, bļēt. Visi baigi. Pēc tam jālien augšā tas spoilers jānomās laikam. Cik te var redzēt, es nezinu, te kamerā var redzēt. Vēl šito noies bišķiņ. Tā jau ķersies sāniem klāt, tā kā jā, maucam tālāk. Iet izpūst ripa ir baigi netīrā, tā kā. Eku gaisa pistoli un ripa jāpūš visu laiku pēc kaut kādām 2 noietām detaļām. Jo ripa baigi gaisa tās ciet, taču tā vispār visa akrilu krāsa ir. Un baigi ātri aizsitās, rek jau vakar uzpulēja stūrīši smuki spīd. Te visi matēts pilnībā. Pastieties te. Vienkārši D ir dirsā. Un no ko ripa bišķi tīrāk ir jāmauc tālāk. Šito arī var vēlāk nogriezt un azi no šito daļu. Lai viņš foršāk ņem. Tā kā neko gāzājam tālāk. Vēl ievaskosim ar vasku. Es jau te arī, ka bišķi savaskoju. Šis foršs vasks no Geona. Tā kā jā, to arī vajag bišķiņ. Uzmērēt. Bišķiņ vajag uzmērēt viņu. Pagaidīt kāds 5-10 minūtes. Tad vienkārši nosalki. Un gatavs. Un spīdums un hidrohops būs labs. Domāju, viņš arī saulē tā neizbalēs. Es domāju, tas... Ja to vasku uzliks arī kaut kā tad darbojos, tūlītās arī jākāpj augšā, jānopulē tas spoilers. Foršs skats un aiz debesīm, tā kā skatās. Jāmauc, jā, nevar apstāties. 8 jau. Jā, labi, davai es mauc tālāk. Nu, vsjo, mums ir priekšiņa gatava. Vasks uzlikts šeit arī. Tā kā iesim pārieši pie sāniem. Īsti nezinu, filmēt vēl to pulēšanu īsti nav jēga, ko es jums rādīšu, kā es viņu pulēju. Es domāju, es jums parādīšu bišķi vēlāk vēl vienu lietiņu. Šeit tagad mauksim šito augšiņu tikai tā. Leju beigās man galvenais, es neteiktu, kā man nav tik garas treps. Pasniedz, kāds te izstās. Viss viņš vienkārši briesmīgs izstās. Viss tā mašina izbalējusi ir. Bet būs labi, būs labi. Labi, davai es tagad pulēšu, bet nerādīšu jums kopējo skatu šodien, ka mēs Engurē. Tas ir viena puse augšā, šitas viss noiets, tur vēl paletīts stāv, reku te vēl augšiņi noiets, tā kā
Pārējo es jums nerādīšu. Šitais vēl noiets un šitais vēl viss jānomazgā. Var, ja man tagad mašīna, redzēt, viņa netīra ir. Pirms pulēšanas vajag vēl viņu atmazgāt, bišķiņu attaukot, atzelžot visu tos. Tas vēl jāpulē, viss duris, viss tā līdz pusītē. Šitas viss vēl jāpulē būs. Ja, gan iz 10 un jābeidz šitais te viss pasākums. Jo rītā atkal jāceļās no rīta agri un jāmalc ir. Tā kā šodienai pietiks, tā patika video, uzliec to laiku, protams, daudzus laikus, abonē kanālu. Un tad jau, kā saka, tiekamies citos jaunos video. Un, protams, tūlīt pašās beigās parādīšu, ko es vēl esmu uzlicis. Bet tiekamies 12. jūlijā Engurē. Un tad jau varēsiet autiņu apstīties, kāds viņš man kopsumā sanās. Tā kā davai, čau, skatamies!